Nu, tāds savā ziņā priekš manīm dzīve šeit sākās 2006. gadā, jo tas man bija tāds pārmaiņu gads. Pirmkārt tāpēc, kad bija jāsagaida bērns, otrkārt tāpēc, ka bija jābeidz universitāte, studijas. Un treškārt 2006. gadā arī bija pirmais tāds lielākais biedrības Radvīdu pats projekts, kad kaut kas tika realizēts. Jau tie papīri bija viss nodibināts, bet vajadzēja kaut kādu darbību. 2006. gadā Rucavā pirmo reizi tika organizēta nometne biedrības Radvīdu pats vārdā. Cerējos tad muļķīga lieta, kad kāds man bija teicis, nu, ja tu kaut ko ļoti, ļoti gribi, tad uzraksti uz lapiņas un ieliec maciņā. Un es uzrakstīju sev, ka es gribu dzīvokli Vitas ielā 10. Un tiešām ieliku to lapiņu maciņā. 2006. gadu, 5 gadi. Jā, 5 gadi. Bet no vides mājās 2 gadi tikai. Kāda jums bija doma? Jums tas bija kā mērķis? Mums bija kā sapnis vairāk kaut kāda vidusmāja, kur ir tā vieta, kur var savādāk paskatīties uz tā, nevis peļņu par mērķi izvirzīt, bet darīt to, kas patiešām. Nu, kā paši uzskatām par vērtību. Un tā mēs 2009. gadā atvērām, realizējām būtībā kaut kādu sapni par vidusmāju, par tādu vietu, kas ir atvērta, kas ir tāda jauka, mīļa pasēdēšanas vieta, kur sapulcējās jauni un arī ne tikai jauni cilvēki, vienkārši kur pulcējās dombiedri. Pārsvarā bija tā doma, lai būtu tāda vieta, kur mēs kā biedrība varam sevi kaut kā pozicionēt savam darbam ar sabiedrību. Un pamatā, lai tā būtu tāda vieta, kur salasās mums tuvi cilvēki ar kopīgām domām, kaut ko darīt vidas un kultūras labā. Vai tev patīk dzīvot Vitas ielā 10? Jā? Un kāpēc tev patīk? Kas tev patīk Vitas ielā 10? Nosaukums ielai. Nosaukums ielai? Kura istaba tev vislabāk patīk Vitas ielā? Kur istaba mājā tev vismīļākā ir? It's a cheaper. 14, 15 is a bit cheaper than on 16. Un es domāju, tā vidusmāja var būt tas moments, kur tu var cilvēks, kuram tiešām gribas pašam dzīvot un atbildēt par savu dzīvi. Ja te var atnākt un dabūt to vidi. Jā, un veidot to vidi pašam. Negaidīt, ka kāds pasaka, kā tu jādara un kā. Ja kopējais koncepts apmierina, tad tā koncepta ietvaros ļoti plaši var izpausties. Jā, ar cienīgu attieksmi. Nevis patērētāju sabiedrību kultivēt, bet kaut ko savādāk. No problēma, mēs te gribējām būt pie Gulbiša dīķa, mēs tā arī esam. Pirms 5 gadiem nevienam nebija vispār, pat sapņot nevarēja līdz galam. Tikai sapņot arī varēja, ka mēs te varētu būt. Un te rekur mēs esam. Sapņi piepildās, ar viņiem baigi jāuzmanīt. Jo daudzveidība ir forša lieta, jo vairāk tāda visu.
Jo bagātāk pilsēta, jo bagātāk, jo labāk iespējas. Nav mērķis patiesībā, pa vidusmāju, ka tas ir pa tādu centru, kur viņi apkojas grozas. Bet ja cilvēki iedvesmojas, tad tas jau ir daudz. Kā lai saka, pēc manām domām vidusmāja ir tā kā tiem brīvprātīgiem tur, kā lai pasaka, pat īstenībā. Vidusmāja ir, lai, pēc manām domām, lai var iemācīties grūžu šķirošanu un kā var izdzīvot bez gaļas, vai ne? Piemēram, es to esmu iemācījies te tā, kā var dzīvot bez gaļas un kā lai šķirot tos grūžus pareizi un jā, tādas lietas. Tā kā palīdzu gan tīrībā, gan gatavošanā, gan ar tiem riteņiem tur daros. Ar tiem riteņiem pārsvarā daudz es neko nedaru. Bet, jā, pārsvarā es te gatavošanas, te tīrīšanas. Protams, ne jau viens pats, protams. Tur meitenes ar daru un Ģīma un Kirils. Jā, bet pie tās dušas es tur, es nezinu, es neķeros pie viens, kur stāstājas to dušu augšā. Tur es neko nesapratu, labāk es nelīdu. I'm here 4 months already, and well, what to do around here? Sometimes it feels like I'm only cleaning. And this is interesting place to live and maintain. But I was participating in lots of fun activities this summer, organizing and designing some posters for music events, participating in youth exchanges and workshops with festivals, and simply just ongoing activities of Radio Vidipat. They always have something new to surprise us. I got to travel a lot as well around Latvia and a bit around Europe lately, so it is a place I call home when I get tired on the road. What is it? It's Sabina. Yeah. For cooking, it's kind of funny. I like not knowing what I'm cooking. I just simply look what I have at this moment and try to figure something out. But it is a vegetarian cuisine, and we're all trying to be creative and use different spices and to switch to have a different person cooking every day, so it wouldn't get boring with eating only one type of food. For this place, I would say that it is ever changing. I don't remember having 1 week same as the one before it. It's always people circulating and always something new to do, and come on, like we've been rearranging furniture around more than anything else, so yeah, it's dynamic surrounding.
one thing that's very interesting in this house is that every little detail has a history. So there were so many people passing through, and you can like tell a story in which thing that you have here. Like, yeah, so many people, so many histories here. For example, some parties that the people already know, like us, and they are saying, ah, yeah, they're from that house, from this environmental house or something. It's a very well-known house. It's, Vismā ir vieta, kur vienmēr bijuši tāda cilvēku plūsma, un katram cilvēkam droši vien bija savs stāsts, savas kaut kādas vibrācijas, kaut ko viņš nesa šeit un mēģināja kaut kā attīstīt vai neattīstīt, bet ietekmēt kaut kā uz šo vietu. Un tagad ir daudz savādāk nekā kādreiz ir bijis. Tā arī jābūt, es domāju. Viss tas, ko tie cilvēki, kas te mēģina kaut ko tā bāziski darīt, viņi ietekmē visus, kas nāk šeit. Un tas viss ir par to alternatīvu dzīvesveidu. Jā, es arī, protams, iegūšu kaut ko, bet tā nevaru uzreiz konkrēti pateikt. Es vienkārši mainījos pats par sevi. Man ir kaut kādas parādījušies jaunās īpašības, droši vien, bet nezinu, par to jādomā pārējiem, kas ir man apkārt cilvēkiem, nevis man pašam. Es jūtu, ka es esmu kaut kādā veidā pilnveidojies un zinu vairāk vismaz par vēsturi, vismaz šai vietai. Zinu vairāk par to dzīves veidu, lifestyle, ko te tiek promotēts. Tas ir jūtams, tas nav slikti, tas ir tikai labi, jo tas ir kaut kas jauns. Priekš visiem, es domāju, tas ir kaut kas jauns. Un jāzina vienmēr labi.